Ar skriešanu sāku nodarboties pirms 3 gadiem. Tas notika tad, kad es uz svariem ieraudzīju ciparu. Ikdienā es cenšos arī vairāk staigāt un apmeklēt baseinu. Sākot skriet, gribēju samazināt svaru. Arī mērķis tagad ir sasniegt 10 kilometrus. Sākot skriet, man sākās trauksme, sirdsklauves, nemiers, elpas trūkums, vēdersāpes. Likās, ka es tūlīt nogībšu, nevarēju pārsniegt pat 500 metrus. Tagad ar laiku es varu noskriet pat 6 kilometrus. Skriešana iemācīja mani būt mierā ar sevi un apkārtējiem, uzlaboja garastāvokli, pašsajūtu un arī miegu. Pirms uzsākot jebkuru fizisku aktivitāti, vēlams zināt savu asinsspiedienu un sirdsdarbību. Tavs ģimenes ārsts vienmēr dos tev padomu, vai ir nepieciešami jebkādi papildus izmeklējumi, lai uzsāktu jebkuru fizisku aktivitāti. Bet dažreiz ģimenes ārsts var nosūtīt jūs uz veloergometriju, rentgenu mugurkaulam vai arī dažām asins analīzēm. Staigāšana ir tikpat labvēlīga kā skriešana. Ar staigāšanu var nodarboties jebkurš. Nav nepieciešams speciāls apģērbs vai apavi. Staigāšana ir pielīdzināma zemes intensitātes kardiotreniņam. Ieteicams fizisko aktivitāšu apjoms pieaugušajiem ir 150–300 minūtes nedēļā, jeb 30 minūtes dienā. Tā var būt iešana, riteņbraukšana, nūjošana, cēņošana, ogošana, pastaigas ar bērniem, peldēšana, komandu sports, fitness, nodarbības ar fizioterapeitu. Fiziskas aktivitātes bērniem ir nepieciešamas katru dienu, ap 60 minūtēm dienā. Bērniem tas veicina veselīgu augšanu, veido spēcīgus kaulus un muskuļus, uzlabo līdzsvaru, lokanību un stāju, palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa masas indeksu, tas palīdz bērniem atslābināties, un tā ir laba iespēja iegūt jaunus draugus. Ļoti bieži cilvēki jautā, kas labāk – kardiovaskulāras aktivitātes, lokanības treniņi vai spēka vingrinājumi? Mana atbilde ir katru dienu kustēties un būt fiziski aktīviem. Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir jābūt aktīviem katru dienu, bet ir jādara tik, cik ļauj tavs veselības stāvoklis. Ja tev ir saspringts ikdienas grafiks, agri celies, brauc uz darbu ar riteni vai ej kājām. Mēģini no darba arī aiziet kājām, velti laiku sev un savam ķermenim. Ja tu esi nolēmis sākt skriet, tad pirmais – dari to jebkuros laikapstākļos. Velc ērtus apavus un apģērbu. Zini savu maksimālo pulsu, atrodi draugu. Sāc ar minimālo slodzi. Šodien noskrēju 5 kilometrus. Kafija, olas, viestmaize, gurķis. 3–4. Diemžēl pagaidām nē. Protams. Jā. Vienmēr. Jebkādu. Pankūkas. 8 stundas. Staigāšana. Vēl agrāk celties. Jebkuros laikapstākļos. Es vēlētos pamēģināt tenisu. Smaids.